Čau visiem, šodien jauns video, un šodien mēs mēģināsim dīvainos hoteļos vai moteļos iebukoties. Un mums ir trīs vietas ieplānotas, kur mēs mēģināsim iebukoties. Nu, ķipa paņemt uz nakti un tur pārnakšņot. Un jā, skatieties, kā mums gāja, davai. Čau visiem, vot šitas kā motelis skaitās, un mēs šeit gribam palikt. Nu, oficiāli nakts māja. Kā tur bija nakts mājas? Nakts stundas. O, paskatieties, kā viņi izskatās. Tūlīt apiesim apkārt. Te vispār loks ir aizlīmēts. Te arī. Tā, apiesim vēl kaut ko jāparāda. Vot te arī ir aizlīmēts. Paskatieties uz šām durvīm. Tur mēģināt blakus ir. Tas arī ir. Kaut kas te arī ir aizlīmēts, aizlapēts. Paskatieties uz šo ieeju. Paskatieties uz logiem. Čist, mēs šeit obligāti paliksim. Kaut kāds leduskapis izmests. Rekur viņš uzvanīs. Noskaidrosim, cik maksā, cik te palikt. Jā, tā uzmanīt. Labvakar. Es te interesējos par jūsu naktsmītni. Man interesē, cik maksā aptuveni? Nē, nav vairs. Kas? Nav? Nav? Nav, vispār neeksistē jau ilgi. Jā? Kur jūs dabūjat numuru, bet nav. Zēl, es tā gribēju. Tur vienkārši ir lūdzu, es biju uztikēt. Nu, labi. Atvainojos, jā, ka jūs... Jau gadus 5. Gadus 5? Jā, apmēram tā, jā. Nu jā. Labi, atvainojos. Nu jā, es vienkārši nezināju. Nu jā. Labi. Jā. Atā. Motels pilnīgi neeksistē. Ot pats sauc. Cilvēki, tā sieviete teica, ka viņas 5 gadus vairs kā neeksistē, bet te, skatieties, 2 gadus, te ir kaut kāds tāds. Izlasi sūdīga vieta un patēka un telpas un kontingents. Numuri 1 apkalpos ar 1, atrašanās ieta 1. Čels 5 numuri iebāza. 5 apkalpos ar 4, atrašanās ieta 3. Ot rekur ir nākamā hotels viesnīca, lai kas tas būtu. Nu, hotels spa, ot šinī mēs domājam palikt. Ja sanāks vispār, mēs tagad domājam atrast numuru un pazvanīt, noskaidrot, kas te ir. Tas pagrabs kaut kāds. Tur ir, nu, tā te sauna laikam, kā es sapratu. Ot ir kamera un viņš ir blakus kapsētai. Tikai 2, bet tas oficiāli ir 3. Tikai 2, bet tas ir 3, vai šit kā skatās. Nu, ķipa 3 iet, kā esot. Taču viņas nesaucās tā, kā viņi jāsaka, viņas sauks vienkārši pēc ielas nosaukuma. Nu, parādi fotkas. Un paskaties, un ķipa tur pīzdēs, cik krūti īstenībā izskatās. Nu, vot. Bet es šaubos, ka tik labi būs. Man pirtiņi iepatīk, tas kaut baseins ir. Pilnīgi. Kaut kāda istaba, kur te pirts, bre. Nu, vot tā, vot ķipa. Bet tur arī bija sliktas atsauksmes, kaut kādā tur. Pagad tepis, nezinu, Kaut kāds galds noķepēts. Nu jā, par to tepiķi es vispār tur sakais, ka kaut kas to vispār te iesaka. Un mēs atkal zvanam. Labvakar, es zvanu pa Hotel Spa. Es gribēju uzzināt, nu, tā ir, ka tur, nu, pa 2 cilvēkiem 3 eiro tas maksā, jā? Vēlreiz? Nu, pat 2 cilvēkiem tas 30 eiro, jā, tā ir, jā? 30 eiro stunda, tas ir maksa pirti. Uz 2 cilvēkiem. Pirts? Cik numuriņi maksā? Numuriņas, nu, ķipa. Ot pilnīgi uz 2 vai uz 3, 4? Nu, 15 eiro stunda. Uz 2 stundām uz 22. Uz 3 stundām 25. 4... Pati istabiņa. Ko? Pati istabiņa. Pati istabiņa. Nu, labi. Labi, nu tad
padomāsim. Uzvedasamies. Man liekas, viņi īsti nesaprat. Es pēc tam uzzvanīšu un kārtīgāk noskaidrošu. Varbūt tas vispār neskaitās kā hotelis. Hotels kā. Pa stundā hotels. Mēs šļuhu neizīrējam, mēs hoteli izīrējam. Kā dīvaini. Vot šodien tomēr mēs paliekam Dodo hotelī, jo tas bija visnormālākais hotels, kur mēs varējām tikt. Vēl mēs iebukojāmies hotelī. Cik iesākt gaisa? Man it kā savu istabiņu ir. Tāds mazīgs. Tur vēl 116 bija. Kas būtu zinies? Nu, vēsturīgi. Es gribēju to divstāvīgo gultu, jomā. Labi, ka mēs neņemam Mikus un Treinbo, būtu jau ķipā 2 pieaugusi. Labi, cilvēki nebļaujiet, es aiziešu savu istabu paskatīties. Tieši. Es neteisos. Tu man vairāk patīk. Tas Jā. vēl labāk. Man arī tie labāk patīk. Iesākt gaisa. Aizstāj durvis. Labi, es pisprojām, man te nedrīkst. Jā, tas tu pacerēt. Nu, apmēram tā. Šitas kaut kā hotelīts izskatās. Tā. Zinu. Opa. Glāzītes. Televizors mums strādā. Man bija tīveni kanāli. Opa. Tas man bailes kaut ko noplēst nejauši. Tas mums ir. Uz pagalmu ir kāds. Ok. Tas prikals čuvakiem. Ieslēdz tomēr. Televizoru nemākat ieslēgt. Nē, Renārs nevarēja pulties. Kāpēc izvēlējies šito hotelu filmēt? Nu, pagaid pats labākais hotels, kas tikai ir. Saproti, mēs rajonā nevienu hotelu normāli nevarējām izīrēt. Šitas vienīgais, ko mēs ļoti. Mēs gribam izīrēt hotelu spa. Mēs tā runājam, tāds ir kāds ļukumeļi noīrēt. Man liekas, viņi nesaprat, viņa stundā teica, ka var izīrēt. Bet, ja tu uz nakti gribi paņemt, stundā īrēt. Mēs pa 2 numuriem 50 samaksājām. Akmens vaļoni ir. Tu cilvēki populāri ir. Tagad mums te. Man liekas, Renārs televīzijā tika. Kā nav viņa? Jā, TV24, es redzu filmē lapu. TikTok tieši šeit. Pagaidām. Es gribēju to vairāk to ģimenes, to numuriņu. Nu jā, jo Bet tas ir kā tur es... ir divstāvīgās gultas, tur prīkulīgi. Nu jā. Mēs gribējām paņemt čomusolu līdzi. Pēc prikulīgi uzstāvīgas. Tur ir tādas pats gultas pat divietīgās. Es saprotu, tur istabiņi arī lielāki ir. Bisku, jā, ir lielāka. Bet nedrīkst. Nu, ķipa, mēs neesam ģimeni. Nu, tāpēc arī nevar. Tur vajag kaut kādu atļauju. Mēs šitā iztaigām tādu misijas. Iet nedrīkst. Nu, tur nav rakstīts, ka nedrīkst. Vai? Nē, labāk tur nē. Man liekas, tur nedrīkst. Nu, jā. Tur vēl kameru ielikt. Aizem uz citiem stāvi. Paskatīties, kāda izskatās no šejienes. Paskatīties, wow! Mums iedeva pirmajā stāvā numariņu. Bet es gribēju kaut kā otrajā stāvā. Es gribēju stāvu augstāku. Trešā stāvā ir diezgan krūti.
Vot, mēs spaiku pasūtījām. Tā, pagaid. Tas ir, kas tas bija? Vot viens kebabs. Nu, te ir vēl viens kebabs. Kroši mēs strīmojam. Tur otrs kebabs ir. Kroši tam kurjam 5 zvejas vienlaik, viņš ātri atbrauc. Jā, bet viņš ko sajauc bišku. Bet tas tā. Nu jā. Bet es viņam 3 aizkrāpi iedēju. Un kulaku arī. Tādi mīsiski kanāli, tāds Vox. Es pirmo reizi redzu tādu kanālu. Vox. Visu, ko es dzirdēju, ir, bet jā, mums dīvains kanāls. Kas tur krieviski runā? Pat ne krieviski. Vāciski tur runā. Un šī numuriņā nestrādā punkts. Tev tur televizors. Tev tur televizors, nu, jāspēja, lai tur pamainītu kanālus. Zini, ko mēs atklājām? Mana televizora pults strādā otram televizoram, kurš neiet. Tam televizoram cipēja cits pults, vispār cits pilnulnieki, kur brīvs dīvaini firma. Bet, cipa, tagad es viņu ieslēdzu. Es jau viņus, kur tas pults? Lūk, tāds viņam. Lūk, visam generāli. Pēc redzam ārā to huļu. Visu ārā. Labi, atdod man pulti. Tas jau aizslēdz ar hotelu. Mans numurs ir smaržīgs, tīrs, sakārtots, televizora pults strādā, viss strādā. Jo tas cita ir normāls filmas, tas nav tas filmas. Zini, kāpēc man iedokodu vispār citas filmas? Man ir normāls, tīras, viskī glāzes. Tak mans arī bija tīras, vienkārši zinās, viņas ir jau izmantotas. Nu, tāpēc man ir tīras. Pagaid, gaisma strādā. Nu, viņas nav iesprāvas. Pagaid, šī strādā? Pagaid, to arī jāpārbauda, tomēr, ja nav iesprāvas. Nu, izbaudim kā. Ja nestrādā. Viņa nestrādā? Nestrādā. Tā, minus vienam zvaigzne. Šitā gaisma kaut kādā tumšāka no tās ir. Nu, tur strādā visu tā to. Nu, strādā tur. Tā ir pārbaudot Tak, šitu. neizāvējas rokas. Tak. Tak. Tas ir tīrs tagad. Tak. Taisons cīniesu. Strādā. Strādā visu. O, gultas ir ļoti mīgs. Jā, labas. Tas ir kāds pakaramais? Man ir skats uz kādu. Kur tu metni pasauc uz sejienu? Nu jā, vajadzēja pasaukt. Nākamreiz pasaukt. Īstenībā, uz tev hotam mums tik bija grūtības savā ziņā arī. Nu jā, man bija grūtības tikt. Jā, tā to jūs, kas? Jūs ziniet, ka hotam vispār grūti tikt ir. Čals iekrita paguldā. Sapīsi to gultu, tu labi. Approkam to pamuiti. Uzlaiz viņam vēl virsū. Vēl iedos. Nu, ko tu dari, bļa, pajo? Grīnam, nu, ka pisies tur ārā, bļa. Un paņems tavu pasi, bļa. Nu, pisies te ārā no turienes. Nu, pis ārā no turienes. Bļai. Nedara tā, ne? Es tā ar roku salauzīs. Nu, pisies ārā no turienes. Kas vienādi izmēri ir? Es biju domājis, tā lielāka kāja. Čalis, paskaties, cik čalis dramatiski izskatās. Čāli, jums aptver viena kāja izmēri. Pateiksim, pamestam. Laiks to varētu
Es viņam nopizdīšu, ja nospēršu viņam tās alpaules no rīta. Nepamēģināt viņus piemērīt. Patīk, Kas viņi to Tā, dara? bļaļ, viņas sūdos ir izmērcēt, paskaties. Nu jā, viņi izskatās bija treģi. Kur te? Savs padīrs taizies. Uz kusit. Tur ir, bet atdienas viņu jauc un iesat citu gaismu. Nu, tu tam ir izpareizi. Kroči tagad gulēju tieši. Un man ir tas te viens numuriņš, es te viens pats esmu. Katrā ziņā šis numuriņš daudz labāks, te ir diezgan baisi klusu. Televizors normāli ar pultiet, gaismas arī viss strādā. Un, jā, kroči, katrā ziņā labāks numuriņš nekā viņiem. Ot, ko es pamanīju, kad televizors ir šķīps. Viņš nestāv taisni, viņš ir šķīps. Kaut kā tā, cipam. Apmēram štai tā izskatās.